Vairāk kā 20 gadu ilga pieredze bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu un citu mikrobioloģisko preparātu ražošanā ir uzņēmumam Bioefekts, kurš jau kopš 1993. gada izstrādā un ražo bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus un citus mikrobioloģiskos preparātus dārzkopības un lauksaimniecības vajadzībām. Par uzņēmuma ražoto produktu labus vārdus var teikt ne tikai lauksaimnieki vien. Uzņēmuma dibinātāja un vadītāja Anita Lielpētere 2014. gadā saņēma arī Latvijas ārstu biedrības balvu par sasniegumiem Latvijas vides veselības uzlabošanā. Vienmēr tādi entuziasti, šādi cilvēki, ja viņiem jau tā pasaule ar kopumā pieder. Ja viņi tādi nebūtu, tad mums būtu pavisam skumji. Viņi spēj pārliecināt, tātad viņai ir talants uz to, viņai ir sasniegumi arī šī jomā. Kas pārliecina cilvēkus, ka tas ir labi. Es vēl nevarētu jums apgalvot, ka visi zemnieki rītdien darīs tikai to vien. Laikam tik labi nebūs, bet ar katru gadu viņu kļūst vairāk, kas pievēršās bioloģiskajam ražošanas veidam. Mēs prezidentūras laikā ar lielām grūtībām, bet tomēr spējām šo bioloģisko failu cauri dabūt, kas bija pietiekoši sarežģīti. Mēs pat necerējām, ka mēs to spēsim, bet mums palaimējās. Tad man ir jāsaka, ka gan Austrijā, gan Vācijā, kas bija mūsu atbalstītāji beigās, šī nozare ir ļoti būtiski attīstīta. Mums vēl tāls ceļš ejams līdz tam, bet ar katru gadu būtiski arī palielinās mūsu bioloģisko ražotāju skaits. Mikroorganismi, kas ir, var teikt, no dabas nākuši un ko tagad pielieto tiešām, lai veicinātu augsnes uzlabošanu. Tas ir ļoti ideāls variants. Un no tā iegūst viss, gan daba, dzīvnieki un cilvēks. Dabai un cilvēkam kaitīgo pesticīdu un herbicīdu lietošanai Bioefekta izstrādātais un ražotais produkts ir lieliska alternatīva. Parasti viņus ievadam augsnē kopā ar sēklu, ar sejas materiālu. Tas nenozīmē, ka tā viņi sāks darboties. Viņi labi darbojās šī augsnes mikroorganismi, kad augsnē jau ir temperatūra 10, 12, 15 grādi. Ilgus gadus latvieši ir ļoti veiksmīgi pētījuši mikrobus un īpaši viņu lomu tautsaimniecībā. Iespējas izmantot tautsaimniecībā un iespējas viņas izmantot cilvēku veselībai un dzīvībai svarīgos aspektos. Mikrobs ir tāda lieta, kas dzīvo visur. Cilvēkā ir 10 reizes vairāk mikrobu nekā mūsu pašu šūnu. Tātad tas, kas mūsos pašos saucās mikrobioms, dzīvo ar mums, sadarbojās, ar mums strādā kopā un iespējams, ka tas ir viens no mūsu orgāniem. Mūsu organismā olbaltumvielas tiek veidotas no slāpekļa atomu. Uz slāpekļa atomu bāzes ir aminoskābes būvētas un katra trešā aminoskābes slāpekļa atoms ir mākslīgi paņemts ar nitrātiem. Vai tas ir amonija salpēters, vai tas ir amonija nitrāts, ko mēs lietojam Latvijā, piemēram, 100 kg uz vienu iedzīvotāju mēs izbārstam katru gadu uz mūsu zemītes kā minerālu mēslus. Tāda ir šī unikālā bioefekta formula. Bioefekts ļauj ar baktērijas palīdzību gumiņu augiem šo pašu slāpekli piesaistīt. To pašu slāpekli vai nu var piesaistīt tīri lielā rūpnīcā, vai arī viņi var piesaistīt no gaisa dabiskā formātā. To dara parasti baktērija. Un šo baktēriju audzēšanu un precīzi izstrādi, lai viņi strādātu kopā Latvijas zemītē ar mūsu augu, ar viņu saknēm, ar viņu lapām, ar viņu gumiņiem, stieblājiem un visu pārējo. Tas ir šīs laboratorijas lielais devums, un es domāju, ka tas devums ir pasaules mēroga. Es gan tā godīgi sakot tikai vienu vietu zinu, kas tīri dzīvo uz šīs baktērijas kā minerālu mēslu analogu, un tā ir ķelmēni. Es neko nevaru teikt, jāsaka, ēdiet ķelmēnu maizi, droši. Ēdīsiet to maizīti, kurā ir iekšā dabiski veidots slāpeklis. Bet es jau redzu, ka baktērijai, ja mums būtu lielākas jaudas, būtu lielākas iespējas. Mums ir iespēja būt par ekoloģiski tīrāku barības ražotni uz zemeslodes.
Un šis ir tas ceļš, kāds viņš ir ejams. Nekas pārdabisks jau tādā mikrobā nav. Viņš ir 4 miljardus gadu jau ir uz zemeslodes, un noteikti tas 4 miljardus arī būs pēc mums. Produkta efektivitāte ir jau pierādījusies praksē. Tos lieto gan zemnieku saimniecības Latvijā, gan arī trimdā dzīvojušie latvieši, kas mītnes zemēs nodarbojas arī ar zemes kopšanu. Nolēmu iegādāties šos līdzekļus un uzdāvināt meitai, kas dzīvo Somijā un kam ir piemājas dārzs. Un tad notika brīnums. Somijas dārzā šogad notika brīnums. Ekšķogas kākrelles, upenes kākrelles, ķirši. Bet vislielākais brīnums bija ar ziediem. Hortenzijas, rozes, visi mazie ziediņi, astilbes burtiski pārvērtās šajā vasarā. Un mēs uzskatām, ka šis brīnums notika pateicoties bioefekta brīnumu līdzekļiem. Labi, lai jums veicas, lai daudz pircēju turpmāk.